Nu, kā tad ir, ko pieliki seju vakar? Nu, bez variantiem. Tu tikai nestāst, ka nepieliki, vai ne? Nu, nestāst, ka tu nepieliki. Es taču zinu. Šīdotais jods un tikmēr ģērgs, kamēr grauda pa zemi. Nu, ko visiem priecīgu, laimīgu jauno gadu, tā teikt. Jaunais gads ir sagaidīts. Jūs paskatieties, kas pa skaistumu ārā ir. Kas pa skaistu ziemu. Super vienkārši. Un tāds augsts, ja kaut kāds -8. Un nav tā pļūra pretīgā. Viss tāds foršs, smuks sniedziņš. Būs jāaiziet ar sīčiem. Ragavām jāpat ragā. Un domāju, ka ir jāuzstājas viens sen nebijušais pļurkstēšanas video, pļurkstēšanas jaunā gada apņemšanās un plānu video. Jauno gadu sagaidījām mājās, ja? Vienkārši mājās nedarot principā neko. Un es izdzēru precīzi 2 aliņus vakar. Precīzi 2 aliņus. Nu, zin kā, manējā, kurš ir aliņus uz jauno gadu, bet es nezinu, man negāšo ne šāmbis, ne stipros lietoju, nekas. Karstīns uz ziemīšiem bija ok, bija tīri smeķīgs. Bet vakar domāju, kāpēc es nevaru aliņu izdzert? No, un tad, bet reāli, es biju svētku cepetis, rosols, kārtīgi bija sēsts, pilns vēders. Nu, vienkārši nelīd vairāk iekšā, vienkārši viss vēders bija tik pilns un izdzērt tos 2 aliņus, un viss vienkārši neprasījās. Nu, kā mēs agrāk teicām, nebija smeķis vienkārši. Nebija smeķis vakar, un viss, un tad tā arī. Bet, kas te bija pa salūtu? Man liekas, ka te mūsu ciemā bija tāds salūts, vēl sita puša, droši vien kaut kāds pilsētas. Es nezinu, te saka cilvēkiem Latvijā piķis nav. Man liekas, te vakar kāds pāris štukas tika izlaistas gaisā. Es jau nerunāju par kaut kādiem tur piu, kaut kādiem purkšķiem. Te bija tādi belzieri. Vairākās vietās, es nezinu, kurš te dragāja, bet es nezinu, es vispār pēc tiem salūtiem esmu diezgan negatīvs. Jo mums ir suns, kurš nenormāli, es nezinu kā cits suņi, bet mūsējais vienkārši ir, es vienkārši redzu, ka viņam ir elles mokas, un viņš te vakar līda skapjos, un elso un sīdz daudzās, un lien zem galdiem, un klāt, un siekals deguns karsts, nu viņam tās ir elles mokas, tie salūti, un tāpēc es esmu pret tiem salūtiem, bet, jaunais gads, un tā vadās visi, jo viņas spridzina un darās, un ko tad, kas spridzina, tas lai spridzina, bet jā, gailas jau dzied, gaida ēst, es te atnesu siltu ūdentiņu un arī svētku mielas, pasties, kā aizsaluši logi vistām. Es ceru, ka viņas te nenosals, un es jau tur gan, sapakoju sienas un darījos tur pagājušo gadu. Bet, te belze tā kā maz neliekās, ritīgs salūts gāja. Viss, jaunais gads ir pienācis un nav vairāk ko svinēties un darīties te, un labi, nesam savādāk vistas. Reku Gails jau dzird, ka es te runājos, un davai taisam vaļā. Skaties, kā viņas forši vienmēr sagaida pie durvīm. Skaties. Čau, dāmas! Labrīt, dāmas! Laimīgi jauno gadu! No, hop, gailīt, hop, davai, palaiž. Jā, no, aiziet, čik iekšā, svaigs ūdentiņš, nezinu, vai jums tur ledus ir virsū vai kas. Bet, es niegu knāvā man no botas. Ei, šermets, krolis, kur man solas? Halo. Ir olas vai nav olas? Jā, te ir bišķi ledus pa virsu. Viena ola. Te es viņām pagājuši ziemu uztaisīju, reku šitā te būdiņu. Ritīgi forši iekšā sienas, tur čiki latiņi, gaisma es te ieliku un viss. Te nav nemaz augsts, es teikšu. Bet nav nemaz pārāk augsts. Graudu ar papildu barību, lai dēja man oliņas. Es viņu šitā te pačām katru no rīta. Tā. Davai šitās bišķiņ gardums, labums, svētku mielastu. Davai štopē iekšā, te ir auss pārslu putru ar rūpmaizīt.
Aiziet, čik. Uzēd, dāmas, davai, uzēd. Mielastu. Ūdens. Jā, šitā te jaunā gada pļurkstēšana. Jaungada rīta pļurkstēšana. Labi. Papļurkstēs un tad. Nu jā. Kur es testēju savu jauno kameriņu kārtējo reizi. Es jau viņu te ņemos un daros. Pagad, suns nepalika iekšā. Suns citreiz ienāk arī paošņājās kaut ko. Testēju savu jauno kameriņu, tagad uzliku uz kepa un naga. Un baigi foršiņai savu to DJI aplikāciju. Pat taisno vienkārši ielādē. Un turpat ir tajā aplikācijā DJI Mimo, laikam saucās. Jau var arī samontēt. Es vakardienas vidī vienkārši tur montēju. Čik nobeigums pārējais no viena kadra uz otru un apgriezt, sagriezt, kaut kādus uzrakstus pielikt. Nu, ritīgi, perfekti, pat kompu vairs nevajag. Tāpēc tagad arī šito te uzfilmēšu, pat taisno ieblīzīšu iekšā kompī. Nu jā, ko es vēl gribēju pastāstīt par šī gada plāniem. Kas notiksies pirmkārt. Man būs tuvākajos mēnešos jānopērk piekaba. Tas ir viennozīmīgi, jo es pagājušajā gadā jau apņēmos to piekabu pirkt, un kaut kā tad piķis vairāk nebija, un principā visi arī pirkšana, bet tagad es zinu, ka nākošu mēnesi vai kā jāskatās, ir jānopērk piekaba, jo man vajadzēs pavasarī tik daudz visākas lietas jau ir galvā, ko es darīšu un kā darīšu. Pirmkārt šeit. Man liekas, ka viens no pirmajām lietām es uzbūvēšu, šeit būs mašīnu novietne. Iespējams, ka šito koku vispār zāģēšu nost, kas tas ir kastanis, ja? Un te žun iekšā, un te šķembas. Te man vajadzēs tirniec paziņu ar traķīti mazo, ar to ekskavātoriņu, ap piekabīt atbrauks, lai norok man to melnzem nost, vai kas te ir šķemba iekšā. Un bruģīts arī prasītos, lai būtu pa smuko nojumu taisīšu. Un reāli visur vajag piekabi, jo man te netāli ir tās aiz gaujiens ir tās karjeras. Un tur man liekas, ka var arī aizbraukt ar piekabīt. Un lai ieberg šķēmbas nopirkt un tā. Un tad jā, šķēmbas un bruģīt pa virsu nojumīt tādu. Un čik te būs mašīna, tu varēs iebraukt iekšā, būs pritīgi pa smuko. Un tad tas ir viens no pirmajām lietām, ko es darīšu. Nu tad, protams, ir jādara atlikušās lietas, jāmaina atlikušie logi. Jā, tas ir viennozīmīgi jānosiltina garāža. Garāžā gribētās ir paceļamās durvis iekšā, nezinu, cik tāds maksā. Bet jāsaliek ir atlikušie logi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un otrā pusē 7, 8, 9, 9 šitādi mazie lodziņi pirms dekora vilkšanas. Jānosiltina šitais un jāieliek mājai jauns ārdurvs. Tas ir arī viennozīmīgi šitajā sezonā darāms darbs. Pa dekoru, es nezinu, tas paliks uz pašu pēdējo, jo sākumā jāsaliek logi, durvis, un tad var dekoratīvu apmetumu vilkt. Tā kā tas varbūt, ka pat ies uz nākošo gadu ļoti iespējams, jo es šaubos, ka es finansiāli varēšu pavilkt vēl dekoru visai šitai trakai kvadratūrai. Bet viennozīmīgi, kas tiks izdarīts šogad, ir nomainīts ārdurvis. Par to vēl jāskatās, jo šī tik platas, droši, ka baigi dārgi būs. Es pat nezinu, cik tādas ir maksās. Nu labi, tas tā. Tas ir viss pēc tam. Bet jā, plāns ir ārdurvis obligāti. Tad tā nojuma, ko es tikko teicu mašīnai. Balkoniem, margas, visiem uztaisīt un tos lodziņus nomainīt. Un teras tajā pusē uztaisīt ar visu nojumīt, tā kā tas jau ir darbs, mega darbs. Nezinu, kā tas ir iespējams vienam cilvēkam visu to izdarīt, bet tas ir jāskatās, kā laikiem būs un finansēm. Bet tāds tas plāniņš ir, sākt ar nojumi, tad jau terases viss, tos lodziņus lēnā garā nomainīt pa sezonu, ārdurvus nomainīt un tā. Un pa garāžas durvīm, droši vien, ka ne šogad, bet arī vispār gribētos tās uzvalkamās augšā. Un tad vēl, kas ir pa lietu, apaļu un cietu, vēl ir man jaungada apņemšanās. Viennozīmīgi es esmu apņēmies vairāk braukt ar moci. Tā ir mana vēl vienā obligātā lieta, ko es darīšu, jo ir tā, ka pagājušajā gadu es, nezinu, man pat nērti savam mocītim skatīties acīs, ja? Un čomiem, ar kuriem mēs kopā braucām,
Jo pirmo gadu, kad es atbraucu uz Latviju, pirmo vasaru, es braucu vairāk nekā jebkad pa vasaru. Visos izbraucienos bijām. Tad pagājušo vasaru bija tā, kad es gāju baigi bieži uz Zemesardzi, ļoti daudz dienas savācu pagājušā gadā. Tur pie 40 laikam, un par cik, arī vēl darba nebija vasarā, tad es maksimāli gāju uz visām Zemesardzēm, visām tām mācībām, lai ekstra piķi dabūtu, saprot? Un līdz ar to moču izbraucienu džekiem notiek brīvdienās, un Zemesardzes mācības tieši arī notiek brīvdienās. Un es reāli, atteicos no moču izbraucienu, kur es tērētu naudu, lai iet uz Zemesardzi un nopelnīt naudu sev un ģimenei. Ja? Tā kā man bija, nebija īsti varianti, ja? Man bija jāizvēlās. Tā kā tur varianti nebija, ģimene jāapgādā, piķis bija vajadzīgs, un tad nācās vienkārši to darīt. Bet šogad es sapratu, ka es vienmēr ļarkstu, ka, ja tev kaut kas neapmierina, tas ir jāmaina. Un tieši tās arī darīšu. Man tas galīgi neapmierināja, kā tas bija. Es atteicos no vienas lietas, lai darītu otru lietu. Nē, es visu šogad apvienošu, un tas viss ir jāapvieno, un es zinu, ka to var izdarīt. Un iešu nevis 40 dienas uz Zemesardzi, bet tieši 20 dienas uz Zemesardzi, un pārējā laikā atkal ar mocu braukāšanu. Tas ir viennozīmīgi. Es gribu kaut kādas lielākas tāds brauciens ar teltīm, palikšanas un kaut kur pabraukāšanas riņķī, paceļošanas. Tas ir viennozīmīgs mana jaunā gada apņemšanās. Tā kā tā, labi, man jau rokas ir nosalušas, jo ārā diezgan augsts, viģiks arī būs diezgan garš, bet gribējās tādu jaungadu paļarkstēšanu uzfilmēt. Starp citu, es kaut kad pavisam drīz sākšu vansistabu taisīt, jo man tas sieva arī visu laiku, kad tu domā sākt to vansistabu, zin kā, tā, viņa jau zina, ka man nepatīk, ka kāds man baksta, ja man vajag darīt to darbu, tad, kad man uznāk iedvesmu, kad man gribās to darīt, nevis, ka kāds man liek. Bet es zinu, ka tas ir beidzot pirms vasaras jāsāk, līdz pavasarim, līdz āra darbiem ir palikuši tur 3 mēneši, ja? Un man pa to laiku ir jāizremontē vansistabu. Bet tas jau būs atsevišķā video, jo man vajadzēs daudz padomus tur ar tām santehnikām, kā ko darīt. Tas jau pēc tam, tā kā labi cilvēki, rakst komentārā jūsu jaungada apņemšanās. Ceru, ka jums šodien veselība ir ok. Visiem laimīgi jauno gadu. Davai, tiekās nākošajā. Čuriu!